Katru gadu mums palielinās bērnu skaits apmēram Siguldas novadā par vienu klasi. Piedzimst vairāk apmēram 20 bērni katru gadu. Mēs augam. Rādītāji man ir, un tā līkne ļoti labi parāda šo līdz ar to, ka mums ir ļoti lielas jau šī brīža tādas problēmas ar sākuma skolas plašu nodrošināšanu bērniem, pirmklasniekiem, līdz ar to mēs likvidējam novadu vidusskolu, jo vidusskolnieku skaits ir mazs, un šajā skolā plānojam atvērt sākuma skolu maziem bērniem, kur mums paliek vairākumā. Tāds loģisks un precīzs lēmums, bet lai šo skolu nosiltinātu, uzlabotu, atbilstoši visam, ir vajadzīgi pietiekoši būtiski līdzekļi. No šiem, ka varētu svārstīties starp 1,5 miljonu Latvijā. Mēs šiem brīdim vēl tehnisko projektu vēl plānojam pasūtīt un visu šīs lietas līdz ar to. Nākamā gada prioritāte noteikti ir šis Siguldas sākuma skolas izveidošana bijušās novadu vidusskolas telpās. Tā ir viena no prioritātēm. Pārējās lietas, protams, arī lielā mērā nākamā gadā vajadzētu arī ļoti būtiski investēt Siguldas valsts ģimnāzijā, kas ir valstī pirmā labākā ģimnāzija, pilsētu ģimnāzija sarakstā, 4. valstī kopumā Siguldas valsts ģimnāzija, ņem pēc eksāmena rādītājiem. Šajā skolā ir pienācis tas brīdis, kad ir jāmaina jumts, jāmaina iekšējās visas komunikācijas, un tas arī ir kāds 500 miljonu latu apmēram. Līdz ar to nākamā gada prioritātes ir izglītības iestādes noteikti. Tāpat arī Eiropas kultūras galvaspilsētas 14. gads tuvošanās, kas saka, ka 14. gadā Siguldā arī būs Eiropa, jo mēs esam oficiālajie partneri Rīgai. Kopīgi šo projektu arī iesniedzām un kopīgi uzvarējām šajā nominācijā. Un, ja mēs pastamies pilsētas kultūras namu, vai šī bija kultūras centra, kā mēs viņu pārdēvējām, tur prasās vismaz viņu nosiltināt, uztaisīt skaistas fasādes, un šādām lietām arī finansējumi nav iespējams pašvaldībām. Nebūs iespējams dabūt nākamajos gados siltināšanas lietām, un arī valsts kasē ņem šādām lietām, man liekas, ka ir pietiekoši sarežģīti dabūt. Līdz ar to šī ir vēl viena prioritāte, protams, ielas ceļi nākamā gadā. Jāturpina soli pa solim, turpināt izbūvēt kādu trotuāru atkal iedzīvotājiem, kur ir tā plūsma vislielākā, grādētie ceļi, un asfaltētās ielas, kas brūk kopā, protams. Tās prioritātes.